Ok, mans vārds ir Gatis Šefņevs, un šajā video es nedaudz sīkāk vēlos jums pastāstīt par mīs skola organizēto semināru ciklu ar nosaukumu Mākslīgā intelekta vasaras skola 2026, kas neiet sākas jau pēc nepilna mēneša 2. jūlijā. Un, ko tad mēs šajos semināros apgūsim, ja es vairāk teiktu, par ko mēs domāsim? Mēs domāsim par mākslīgo intelektu tādos 3 līmeņos. Mākslīgais intelekts kā instruments, mākslīgais intelekts kā spogulis un mākslīgais intelekts kā partners. Jā, ja mēs runājam par instrumentu, instruments ir, kas mums kaut ko var paveikt, kaut ko mums var padarīt vienkāršāku, padarīt efektīvāku, bet izglītībā ar to vien nepietiek, jo, lai izglītība būtu veiksmīga, tur ir nepieciešama domāšana, kritiskā domāšana, domāšana uz pilnu slodzi. Tad mums ir vēl šie 2 līmeņi - spogulis un partneris, kuriem mēs runājam par sevis pašizziņu, ja, ja par tā saucamo metakognitīvo izaugsmi. Bet es šodien bišķiņ gribu pieskarties pie šī pirmā pie instrumenta, kas bieži vien skolās izraisa tādu nepārāk pozitīvas emocijas, jo jā, skolēni, liela daļa skolēni mākslīgo intelektu izmanto kā instrumentu, lai pildītu mājas darbus, rakstītu esejas, rēķinātu uzdevumus un tā tālāk un tā joprojām. Un tad skolotājs tagad mēģina saprast, ko šis cilvēks ir darījis pats un ko darījis mākslīgais intelekts. Un bieži vien daudzi tādi pasaules speciālisti runā par to, ka mākslīgais intelekts var samazināt cilvēka spēju domāt. Un jautājums, kā to izsnāt. Jā, bet par ko mēs runāsim? Pabrauksim drusku uz priekšu. Nākamais. Mēs nedaudz parunāsim par vērtēšanu. Es piedāvāju padomāt par vērtēšanas sistēmu. Skaidrs, ka mums ir šī 10 baļu sistēma pagaidām, kuras ietvarā mums ir jādarbojas. Bet, ja mēs jebkuru darbu, vienalga, vai tas būs matemātikā uzdevums atrisināt, vai tā būs eseja, vai tā būs prezentācija, vai tas būs kaut kas, mēs visu šo gala rezultātu ar mākslīgā intelekta palīdzību varam dabūt, faktiski dažu sekundu laikā. Un vairs īsti nav iespēja vērtīt tikai rezultātu. Mēs paskatīsimies, varbūt, ka mums ir kaut kāda iespēja vērtīt arī pašu procesu. Vēl nedaudz atgriežoties pie pirmā, paiesim vēl bišķi soli atpakaļ. Un par instrumentu. Instruments ir ne tikai tehniskā atvalde un darba efektivitāte. Instruments mums ļauj mācību procesu pielāgot individuālām vajadzībām. Par to daudzi runā.
bet kā tas var reāli iztīties praksē? Nu, paskatīsimies uz šo. Ir Anna. Annai 16 gadi. Viņai ir ļoti ātrs temps, viņa ir patstāvīga, motivēta, viņai faktiski atbalsts nav vajadzīgs. Un tad, ja mēs redzam stiprās puses, redzam vājās puses, redzam kaut kādas ieteikumus. Patīsimies vēl kādu skolēnu. Te jau ir bišķi savādāk, jā, temps ir lēnāks, patstāvīgi ir ok, motivācija bišķi mazāks un jau atbalsts ir vajadzīgs bišķiņu vairāk. Un paskatīsimies vēl. Te atkal Laura, viņai ir lēnāks temps, jā, lēnāka patstāvība, motivācija ir ok, un šādi skolēnu profili var būt ļoti dažādi. Ne? Un lūk, šeit mēs redzam tādu kā kopsavilkumu, jā. Mums ir klase, un mēs redzam, ka tie skolēni tomēr ir dažādi. Šeit gan vēl es neesmu iekļāvis tos skolēnus, kur tiesības pastāvs pateica, ka mums ir arī tādi bērni, kurus skola negrib. Es pieļauju, ka tur ir daudz un daudz pašādi iemesli, tajos mēs tagad neiesim iekšā, bet tā galvenā doma, ka mākslīgais intelekts ļauj šo mācīšanos pielāgot katra skolēna specifiku. Šeit ir tikai viens no variantiem, kāda tā specifika varētu būt. Un vai tas nozīmē, ka mums tagad ir katram skolēnam vajadzīgi savu mācību materiāli un savi uzdevumi? Nē, bet mākslīgais intelekts var palīdzēt skolotājiem ar padomu, kā viņš var kaut kādu uzdevumu un kaut kādas nianses pielāgot katra skolēna tām psiholoģiski, neirobioloģiskai dažādībai, kaut kā šādi. Par to mēs arī runāsim šajos semināros. Tā, atgriežamies atpakaļ. Jā, nē, tas bija šeit. Jā. Tā, tas par vērtēšanu. Mēs atkal padalāmies drusku uz priekšu. Jā. Un kas mums vēl? Jā, mēs runāsim par jaunu tādu kā prasmi, par kuru tiek arī diezgan plaši runāts, un tā ir, nedaudz aizbraucu. Kur mēs aizbraucām? Jā, mēs runāsim par tādu prasmi kā tekstvadība, un prasme vadīt procesu, nevis tikai rakstīt teikumu, jo mēs tam mākslīgiem intelektam, mēs viņam varam pateikt uzrakst man eseju, bet mēs varam ar dialoga palīdzību vadīt šo te mākslīgo intelektu, un mēs varam ar mākslīgo intelektu darboties tā, ka mēs maksimāli arī nodrošinām savu prātu. Mēs paskatīsimies, kas tas tāds ir tekstvadība, jau vadīt procesu, nevis tikai rakstīt teikumu. Mēs runāsim par
Nu, jā, droši vien, ka viena no lielām problēmām globāli tā ir šī dezinformācija mākslīgā laikmetā, ja respektīvi, nu, tas lielais jautājums ir, kā skolēnam nonākt pie savas taisnības, kad viņš laiku to TikToku viņš visu laiku cīna, un visi viņam saka, es zinu, kā ir pareizi, es zinu, kā vajag, es zinu, kas ir taisnība, un es kaut ko paprasu mākslīgajam intelektam, un viņš man pasaka, hei, tu esi taisnība. Jā, jā. Jā, un tad mēs arī parunāsim, kas tāds ir sintētiskais saturs un sintētiskā satura filtrs. Jā, un tātad paiesim drusku uz leju. Jā, tā. Šeit mēs redzam šos 3 līmeņu mākslīgā intelekta izmantošanas ietvaros, ja? Un nedaudz paskatīsimies, kā tie semināri noris. Mums sākās 2. jūlijā, kurā mēs runāsim par visām šīm kopējām lietām, par to, kādas iespējas mums mākslīgais intelekts var dot, kā var skolotājiem palīdzēt mākslīgais intelekts tur, kur agrāk nevarēja. Paskatīsimies vēl vienu piemēru. Es tagad izdomāšu, kā es gribu izveidot sev pats savu krustvārdu mirklu veidotāju. Es tātad būvēju. Lai viņš būvē, mēs ejam atpakaļ. Mēs pirmajā nodarbībā paskatīsimies, kā mēs varam automatizēt savus rutīnas darbus, un kā mēs varam personalizēt mācību dizainu tiem skolēniem, kurus es jau rādīju, un vienlaicīgi, lai mums tiešām parādītos vairāk laika reālai sarunai ar skolēniem, ekskursijām pa pilsētu, pa laukiem, ekspedīcijām, sportam un dažādām svarīgām lietām, kas, manuprāt, šajā laikā pat ir svarīgākas nekā kaut kādu konkrētu formulu zināšanu vai kaut kā tam līdzīgi. Tā, tad mums ir otrā nodarbība. Jā, nodarbības mums notiek ar 2 nedēļu intervālu. Mēs otrajā nodarbībā runāsim to, kā mums izdarīt tā, lai mākslīgais intelekts mums dod nevis gatavas atbildes, bet uzdod pareizos jautājumus. Mēs runāsim par šo te Sokrātisko metodi, par dziļo tekstvedību. Mēs runāsim, kā mēs varam precīzi uzdot mākslīgajam intelektam jautājumus, lai mēs dabūtu to, ko mēs gribam, un lai mums būtu pēc iespējas mazāk šo te halucināciju. Jā, un šis būs tāds par kritisko domāšanu. Mēs arī paskatīsimies dažādus lielo valodu modeļus, un uz ko viņi spējīgi, un tā tālāk. Tad mēs parunāsim par bioloģisko ēnkuru nozīmi. Tā ideja ir, ka mums ir
laikam jāizdomā katram skolotājam savā mācību priekšmetā tā robeža, kur mēs mākslīgo intelektu laidam iekšā un kur mēs viņu iekšā vairs nelaidam, kur ir mūsu kā cilvēka prāta autonomija. Ja? Un te mēs parunāsim par saturu drošību, akadēmisko ētiku, pamatprasmju aizsardzības sistēmu, jo bieži vien kaut kur arī mēdījos saka, mums tagad tās rakstīt nevajadzēs mācīt, lasīt nebūs jāmāk. Tās viss ir muļķības. Pamatprasmes mākslīgais intelekts neapdraud, tikai viņš nedaudz transformē. Mēs par to arī parunājam. Jā, par vērtēšanu, šim es jau pieskāros, mēs arī parunāsim, kā mēs varam dažādi vērtēt procesus, kuros skolēni ir izmantojuši mākslīgo intelektu. Ja? Un visu semināru tas pamatmērķis ir mums dabūt dažāda veida piemērus, kā mēs varam jēgpilni integrēt mākslīgo intelektu savā mācību darbā. No vienas puses skolotājiem palīdzot šo mācīšanos padarīt pieejamāku katra skolēna specifiskajām vajadzībām, un otrs puses, kā mēs varam izmantot mākslīgo intelektu kā savas domāšanas paplašinātāju, nevis aizstāju. Jo, ja mēs runājam par mākslīgo intelektu kā par instrumentu var, piemēram, paņemsim to pašu āmuru. Ar āmuru var dzīt naglas, un ar āmuru var dot pa galvu. Mums ir jāmācās ar āmuru sist naglas. Pa galvu nevajag. Nav baigi feini. Ko jūs iegūsiet? Par katru nodarbību būs apliecinājums. Tā kā mums šīs nodarbības notiek reizi 2 nedēļas, tad tajās nedēļās, kad nebūs šīs nodarbības, vasara, un kā es jums aizsūtīšu kādu video instrukciju par dažāda veida rīku izmantošanu. Tur Gemini, Google AI Studio, Perplexity, tur Canvas, vēl tā precīzi pat nevar pateikt. Būs pieejami webināri ieraksti, būs gatavi mācību materiāli, un es domāju, ka jūs varēsiet pie sevis izveidot tādu kā mākslīgā intelekta politiku klasī, kur jūs pateiksiet skolotājiem, ka mākslīgā intelekta izmantošanas lēmi, tas pie kā mēs šajā semināru ciklā vēlamies tā kā nonākt. Jā, par cenām 200 eiro tas ir skolai un līdz 5 cilvēki no skolas. Individuāli ir 75 eiro. Bet, ja jūs esat video noskatījušies līdz šai vietai, es jums pateiktu slepeno paroli, un parole ir vienkārši VAFALA. Ja jūs pie reģistrēšanās ierakstīsiet vārdu paroli Varšava, jūs maksājat tikai 50 eiro. Jā, bet mēs dodamies uz priekšu,
Rekomendē uzlikām, lai mums fotos no Facebook, tas ir, jā, lūk, mums jau ir uztaisījis šo te krustvārdu mīklu veidu. Redziet? Un jau iedirst jau gatavus variantus, un tad mēs tā bišķiņ samazināsim šo te. Jā, un jau pat gatavs. Un viņu var sagatavot, izdrukāt, respektīvi mēs varam šādā veidā izveidot dažādas darba lapas, mīklus, simulācijas, un par to visu mēs runāsim jau mūsu pašā pirmajā nodarbībā. Jā, tie, kas mani redz pirmo reizi, droši vien jautājums, kāpēc jums tāds šķīt ģīmis un bišķiņ tā kā šķīt runā, un tad mēs viņu klausīties. Jā, tad šeit man jāpasaka, jā, ka man ir šitie bērnu cerebrālā trieka, un tādēļ ir bišķiņ tur šis tas ir bišķiņ savādāks nekā parasti, bet jā, es esmu arī izgājis cauri visiem izglītības līmeņiem, un jā, un šobrīd daru to, kas man patīk, un man ir arī savs personīgais stāsts, kā mākslīgais intelekts ir izmainījis manu dzīvi pēdējā gadu laikā, bet par to es kaut kādā no semināriem droši vien izstāstīšu. Jā, un šobrīd jau arī ir gatavojam pirmo nodarbību, kuram runāsim, jā, par kuram mums būs iespēja, tā, kur tad bija tas simulā, paskatīties, kas skolotājiem šobrīd aizņem lielāko laiku, un kā mēs viņu varam samazināt. Īsāk sakot, ja jums šis viss šķiet interesanti, mēs ar jums jau tiekamies 2. jūlijā. Jā, un zem šī video es ieliku arī saiti, bet saiti ir mīskola.lv. Šeit mēs aizjām augšā uz Mī vasaras skola 2026, un vēl uz leju, pašā lejā ir arī, jā, šeit ir visa programma, un maksājuma rekvizīti, un tā kaut kur bija arī reģistrēšanās. Podkāstu reģistrēšanās. Pārāk. Tā, reģistrēšanās mums bija. Jā, šeit pieteikties, un šeit jūs aizpildīsiet, es uzreiz ielikšu ailīti. Tādu, un šeit ir atlaidis, ja jūs ierakstīsiet vārdu. Šeit nemaz nav, tad mēs ieliksim šo te ailīti, slepenā parole, ja? Slepenā parole, un šeit mēs ieliksim īso atbildi, un ja jūs šeit ierakstīsiet
vasarā, tad jūsu cena visiem 5 semināriem ir tikai 50 eiro. Lūk šādi. Tikai tā, šķika esmu apmēram jums visu izstāstījis. Ja kādi jautājumi ir, tad var rakstīt man e-pastu. E-pasts arī mājaslapā Mīļskola LV ir pieejams. Jā, šo video es apzināti nepulēju rakstu Bīblijā, kā saka, kā nu sanāk, tā nu ir, jo arī semināri mums būs arī dzīvi, mēs arī runāsim savstarpēji, apmainīsimies ar viedokļiem un mēģināsim saprast, kā tad mums mācīties šajā hibridajā laikmetā, kur mākslīgais intelekts jau ir pateicis, es te esmu, būšu un palikšu. Uz tikšanos mākslīgā intelekta vasaras skolā.